Sakiet, vai jaunie likumi atrisināt to jautājumu attiecībā uz apgriezto maksāšanas kārtību, PVN būvniecībā, tur apzaļumošana, kas tur vēl bija? Principā ir projektēšana, ir atrisināta tādā veidā, kā bijām domājuši. Koptāmē iekļautie projektēšanas pakalpojumi reversā kārtībā, mums vairs nav jābaksta viņa ārā mākslīgi, bet ja mēs saņemsim atsevišķu rēķinu par projektēšanu, ir vispārējā maksāšanas kārtība. Šeit, protams, ir pretrunas ar būvniecības normām, jo būvniecībā projektēšana ir kā būvdarbi un ar iepirkumiem mums šī definējuma neiet kopā, to pie tā mēs vēl strādāsim. Ar apzaļumošanu arī jautājums ir atrisināts. Apzaļumošana vairs nav jāņem ārā, jo viņa bija tā kā iekavās izņemot apzaļumošanu, tas ir tagad izsvītrots jaunajā likumā, tas vairs nav. Ko tas nozīmē? Apzaļumošana ir reversā kārtībā, kopējā tāmē, viss ir labi. Bet, diemžēl, mēs neesam atraduši risinājumu, bet tā nav PVN problēma. Laikam jau tomēr jāatzīst attiecībā uz šiem mazajiem remontiem, kam tad mēs reversi piemērosim, kam nē. Logu nomaiņa, ja? Logu nomaiņa, jā. Bet, ir tik tālu, kad esam vienojušies arī ar būvniekiem. Šobrīd iet jaunā būvniecības likuma izstrāde, kad viņi ir gatavi arī saņemt šos priekšlikumus janvāra sākumā un arī iestrādāt definējumus remontu būvniecības likumā, bet pat cik kādreiz šie remonta jēdzieni ar lielu prieku tika izņemt ārā, salikt viņus atpakaļ būvniecībā, es paredzu, ka būs diezgan sarežģīti, bet cita risinājuma tā kā mums pagaidām nav. Ceram, ka to izdosies izdarīt. Bet, un tad vēl arī liels paldies ieņēmuma dienestam, jo viņi ir reaģējuši un arī šobrīd tiek veidota tāda nopietna darba grupa, un esam arī no ieņēmuma dienesta vadības saņēmuši solījumu, ka tiks izstrādāts šis metodiskais materiāls, līdzīgi kā bija, varbūt atcerieties, sākuma deklarēšanai bija brīnišķīgs metodiskais materiāls, kur varēja ņemt kā grāmatu, atšķirt visādus piemērus, ir kādas problēmas, man liekas, labāk dokuments nebija redzējis. Un esam arī runājuši, ka tas pats būtu jāpanāk arī par būvniecības jautājumiem, jo ļoti daudz ir bijušas uzziņas, kuras publiski nav redzamas, teiksim, par to pašu pieslēguma maksu un visādām tādām lietām, ir revers vai nav jāpiemēro. Tātad mēģināsim šos piemērus likt metodiskajos materiālos un arī skaidrot šādā veidā, tagad šī darba grupa ir un ir bijis solījums, ka šoreiz var būt, kad nevis tā kaut ko padaram un pametam, bet ka tiešām novedīs to jautājumu līdz galam, jo būvniecības nozare tomēr ir nozīmīga Latvijā. Bet, tas, ja mēs sāksim reāli darboties janvārī, varbūt martā, ja ļoti ātri ies, tad varētu varbūt arī, es ceru, kaut kas gatavs jau būs. Jo ir uzaicināti... Kas domāts gatavs? Metodiskais materiāls, jā, jo ir uzaicināti ļoti daudzu nozaru, teiksim, nevis nozaru, bet šīs dažādi šie publiskie partneri, viss, kas varētu būt ieinteresēti, būvnieku asociācijas un ekonomikas ministrija tiešām ir uzrunāts plašs personu loks un cerams, ka mums izdosies par kaut ko tomēr beidzot vienoties.